Vēl pavisam nesen šeit pie Mangaisēlas mola bija vērojams kāds neparasts skats. Šo vietu kopā ar ledus gabaliem bija apciemojuši ap 100 roņiem. Latvijā vienviet tik daudz roņu tika manīti pirmo reizi. Dabas pētnieki un interesanti steidzās šos airkājus lūkot. Un tie, kam pie rokas bija binokļi, tik tiešām varēja saskaitīt vārenu pulku roņu. Aprīlī un martā ir īstais laiks roņu mammu dzemdībām. Šajā periodā mātītes meklē visattālākos un drošākos leduslaukus vai grūti pieejamas vietas ar lieliem ledus blāķiem, kas varētu kalpot par patvērumu mazuļiem. Cilvēks satraucās par visai neparastu priekš Latvijas skatu, ka Latvijas piekrastē ir roņu mātes ar mazuļiem. Pie tam lielā skaitā. Neparasti nav tas, ka roņi ir lielā skaitā vienkopi, tas ir roņiem tā ir pieņemts, ka viņi tomēr vairāk vai mazāk tādās kolonijās laiž pasaulē mazuļus. Bet tam bija jānotiek vairāk tomēr uz ziemeļiem, būtībā pie Samsalas esošās mazās saliņas ir īstās pelēko roņu dzemdību vietas. Aizdomas, ka Latvijas piekrastē tad dzimst mazuļi ronēniem, un mātes viņus arī izbaro. Šādas aizdomas jau bija diezgan sen. Viens roņu mazulis ierodoties pasaulē varot vidēji 12 kg, un tā garums varētu būt ap 70 līdz 80 cm. Mazam ronēnam piedzimstot ir balts, pūkains kažoks, kura blīvās spalvas to pasargā no augstuma. Pirmās 2 nedēļas ronēna galvenais uzdevums ir baroties no mātes piena. Pa to laiku, kamēr māmas baro mazuļus, tēviņi jau izmanīgi piepeldējuši un uzlūko mātītes. Tēvu un mammu rotaļas izskatās kādreiz jūrā arī un kādreiz krastā izskatās diezgan tādas nemīļas. Ja? Jo tēviņi, ja tā rēķina, viņas var apmēram 300–350 kg. Ja? Krietni lielāk par mātēm, viņi daudz jautājums neuzdod, mīl vai nemīl. Ja? Šo laiku māte atrodoties pastāvīgi blakus mazuļim, bet jau pēc pāris nedēļām tā dodas jūrā medīt, jo barošanas laikā zaudējusi ap 25 kg no sava svara. Ja baltā pulka, jau uz muguras ir izkritusi un ronēns jau ir, plankumains ar tādu diezgan gludu apmatojumu, ja? Tas liecina, ka viņa jau māte praktiski beigus barot un ka viņam ir jākļūst jau pastāvīgāk. Bats dzen iet ūdenī mācīties medīt. Cik ilgā laikā viņš iemācās iemedīt? Tas varētu būt arī kaut kādas nedēļas, 2–3. Ja? Un reizēm tas ronēns, kad viņš jau prot ķert zivu, viņš jau ir diezgan zaudējis no savu svara, no uzkrātiem tauku rezervēm. Ronīts normāli svarā sāk pieņemties tad, kad viņš jau ir iemācījies ēst patstāvīgi zivis. Tad viņš diezgan ātri pieaug svarā, jo viņš tad visu dienu ēd. Zoodārzam katru gadu nākas sastapties ar gadījumiem, kad cilvēki no jūrmalas atved mazos ronēnus. Kādu gadu tie ir pat 11 roņi. Šogad roņu kopējs apmācas 3 mazuļus sākt pastāvīgi uzņemt barību. Vismazākā viņa atnāca 15. martā no Carnikavas atrada mežā cilvēki. Viņi svēra nepilnus 10 kg. Kad atved ronīšus pavisam mazus un novārgušus, tad mēs sākumā viņus barojam caur zondi. Tas nozīmē, ka baro 2 cilvēki. Viens ronītu šādi tur muti vaļā, un otrs ievada viņam kuņģī zondi, un tad tiek iebarota zivju putriņa ar visādām piedevām. Tur vitamīni iet, zivju eļļa, viss, kas nepieciešams mazam roņu bērnam. Roņu mazuļiem, ja tie izskatās veseli baltā kažociņā un svar aptuveni 15 kg, mūsu palīdzība krastā vai uz kādu no ledus gabaliem nav nepieciešama. Visbiežāk ronēna māma kaut kur tepat barojas jūrā. Cilvēku palīdzība vajadzīga tikai ļoti vājam vai savainotam roņu mazulim. Jebkurā gadījumā pirms tādu mazuli vest uz zooloģisko dārzu pilnīgi noteikti ir jāsazinās vai ar vidusvalsts dienestu vai kaut vai zooloģisko dārzu, jo var gadīties liela misēkļi. Un es saku vienu, kad ir daudz tam ronēnam, mazāk kaitīgi, ja viņš tiek krastā atstāts lieku dienu. Ronēns var izturēt ilgi bez ēšanas, tas nav cilvēku bērns, kas prasa ēst tur ik pa pāris stundām. Ievainojums tas ir tā indikācija, kas liek viņu tiešām savākt jau uz zooloģisko dārzu, jo ievainojumi rodās pamatā no suņiem, jā. Jo cilvēki ir lieli suņu draugi, izved suni
krastmalā paskrieties, un jebkuram sunim tomēr nostrādā šis instinkts, medību instinkts, tiek sakos pamatā pleznas un teiksim, galva, kakla rajons, ja, un ārkārtīgi grūti dzīvst. Zoodārza aprūpētie mazuļi, kad pieņemsies vajadzīgajā svarā, tiks vesti dabiskajā dzīves vidē, jūrā, vismaz 20 km no krasta, jo uzkrātie tauki palīdzēs izdzīvot, kamēr tiks apgūta prasme pastāvīgi ķert zivis. Pēdējos gados vairāk kārt ir izskanējusi zvejnieku neapmierinātība saistībā ar roņu populācijas pieaugumu. Tie nodarot zaudējumus, izēdot lomus un saplēšot zvejniecības aprīkojumu. Vairums zvejnieku ir par to, lai roņus izšautu. Roņiem droši vien bija pirms gadiem 20, 30. Roņu vidē, roņu sabiedrībā noteikti arī ļoti dominē viedoklis, ka zvejnieki ir krietni pa daudz, kad arī vajadzētu kādu harpūnu paņemt. Zvejnieki zināmā mērā arī ir vainīgi, jo palielinoties tomēr nozvejai. Pēdējo 20 gadu laikā sevišķi jau roņiem ir grūti iegūt dabiskā veidā barību. Šis zivju retinājums jūrā, viņš liedz būtībā ronim pilnvērtīgi medīt. Ja ronis ir zināmā mērā bada dzīts, tad viņš atrod veidus, kā uzlikt šo medību pienākumu kādam citam, kaut vai tam pašam cilvēkam. Ronis tomēr Eiropā skaitās apdraudēta suga. Latvijai nav tiesību pieņemt pretēju Eiropas Savienības, teiksim, normatīviem pretēju lēmumu. Rīgas zoodārza ronis vārdā Puika arī tika atvests kādā pavasarī pirms 11 gadiem. Puika apgūs visdažādākos trikus dienā priecē zoodārza apmeklētājus. Lielu līdzjūtību un žēlumu cilvēkos izraisa Liedegā gulošs ronāns, taču bieži mūsu palīdzība mazulim nodara lielāku kaitējumu nekā mierīga dzīve pludmalē. Labāk ronēnu, ja tas pat tiešām nav izkāmējis un savainots, vērosim pa gabalu un neaizmirsīsim roņu dzemdību laikā savus suņus labāk vest saitītē, jo viens suņu kodiens var būt liktenīgs kādam ronēnam.